Šodien es gribētu iztirzāt tēmu, ar ko atšķirās vertebroplastija no kifoplastijas. Tātad gan vertebroplastija, gan kifoplastija ir ķirurģiskas metodes mugurkaula stabilu lūzumu ārstēšanai. Tātad stabils lūzums, tas ir tāds lūzums, kas neprasa papildus stabilizāciju. Tātad tas ir lūzums, kas ir salūzis, bet te pašā laikā viņš nav nestabils. Tātad šis lūzums nenes sevī risku, ka varētu tikt sabojātas muguras smadzenes vai nervi, jo viņš ir stabils. Visbiežākais stabilo lūzumu iemesls ir tāda slimība kā osteoporoze. Osteoporoze ir, kā zināms, slimība, kas padara kaulus trauslus. Tad, kad kauli ir trausli, tad viņi ļoti viegli var salūzt, dažkārt pat nenozīmīgas traumas rezultātā. Un visbiežākais šis lūzums ir tā saucamais kompresijas lūzums, kad mugurkauls kriemelis tiek tā kā saspiests. Un šīs lūzuma rezultātā cilvēkam ir spēcīgas sāpes mugurā, kuras var ilgt ļoti ilgi, un dažkārt šis lūzums dēļ osteoporozes, dēļ šos sliktās kaulu kvalitātes var nesadzīt pavisam. Tad palīgā nāk vai nu vertebroplastija vai kifoplastija. Tātad vertebroplastija ir ārstēšana, ir neliela operācija, varam saukt arī par manipulāciju, kuru izdara vispārējā narkozē. Kaut gan es esmu dzirdējis, ka dažreiz ir darīts arī vietējā narkozē, taču man šādas pieredzes nav. Man liekas, ka tas ir diezgan varētu būt arī sāpīgi. Tāpēc tas tiek parasti darīts vispārējā narkozē ar rentgena palīdzību. Lūzušajā skriemelī tiek ievadīta adata, un caur šo adatu ar augstu spiedienu tiek ievadīts lūzušajā skriemeļa ķermenī ievadīts speciāls medicīniskais cements. Tātad šis cements ir faktiski kā tāda līme, 15–20 minūšu laikā viņš ir sacietējis, un tādā veidā skriemelis ir faktiski salīmēts, un šis lūzums ir pārstājis eksistēt. Un bieži vien pacients tur stundu, divas pēc operācijas pieceļās un pēkšņi, man vairs nekas nesāp. Efekts ir, kas saka, rezultāts ir tūlītējs. Bet kifoplastija ir ļoti līdzīga pēc būtības metode, kas ļauj ievadīt lūzušajā skriemelī cementu bez augsta spiediena. Jo risks ievadot cementu ar augstu spiedienu ir tāds, ka cements var kaut kur noplūst. Tātad viņš var izplūst ārpus tās vietas, kur mēs viņu gribējām ielaist. Viņš var izplūst ārpus skriemeļa, viņš var nedodies nonākt asinsvados vai mugurkaula kanālā un tādā veidā nospiest muguras smadzenes vai nervus. Tātad kifoplastijas gadījumā sākotnēji skriemelī tiek ievadīta adata, caur kuru tiek ievadīts iekšā tā saucamais kifoplastijas balons. Tātad kifoplastijas balons tiek piepildīts ar šķidrumu un izplests, atrodoties skriemelī iekšā. Tātad šis balons izplešoties strādā kā tāds hidrauliskais celtnis un mēdz pacelt skriemeļa ķermeņa uz augšu. Tātad, ja viņš ir saspiedies un samazinājies augstumā, tad palīdz nedaudz pacelt viņu uz augšu. Tas ir viens efekts. Un otrs, ka šis balons piepūšoties rada faktiski skriemeļa iekšpusē tukšu vietu, ko pēc tam var aizpildīt ar cementu. Tad šis balons tiek iztukšots un izvilkts ārā, un faktiski skriemeļa iekšpusē ir palikusi tukša vieta, kuru tad var tagad arī piepildīt ar šo pašu cementu. Cements ir identisks gan vertebroplastijas, gan kifoplastijas gadījumā, bet atšķirība ir tāda, ka viņu pilda bez liela spiediena. Un līdz ar to tas kifoplastija ir metode, kas ir vairāk piemērota tādiem sarežģītākiem lūzumiem, kas skriemeļos ir vairāk plaisu, caur kurām šis cements varētu noplūst. Tad mēs izvēlamies pielietot kifoplastiju un tādā veidā mazinam šo cementa noplūdes risku, un kā papildus bonus ir tas, ka šis skriemelis varētu tikt arī kaut kādā mērā atjaunots augstumā. Bet pēc būtības abos gadījumos gala rezultāts ir tāds, ka skriemelis ir piepildīts ar medicīnisko cementu, cements ir sacietējis, lūzums ir faktiski pārstājis eksistēt, viņš ir salīmēts. Dažreiz pacienti prasa, vai tas cements paliks uz visu mūžu? Jā, paliks uz visu mūžu. Viņš ir, protams, izgatavots no tādiem materiāliem, kas ir biosavienojami un nerada nekādas problēmas, un arī lidostās nepīkst. Par to var neuztraukties. Un cilvēks pēc operācijas pamostās, un, ja viss ir noritējis tā kā plānots, pēkšņi konstatē, ka sāpes, kas ir bijušas nākot uz operāciju, ir pazudušas.
Personīgi man šī ārstēšanas metode, kā kifoplastija un vertebroplastija, ļoti patīk, jo te var sajust rezultātu burtiski momentāli. Ja cilvēks jau pēc operācijas jūtas gandrīz vesels un braši var soļot mājās, vai vismaz krietni brašāk nekā bija tad, kad bija nācis uz operāciju.